Labrīt, Anci! Brīt! Šorīt pie mums ciemos plastikas ķirurgs Anci Ģīlis. Mēs apspriedīsim tādus vispārējus, populārus jautājumus par plastisko ķirurģiju sievietēm. Lai saprastu, kas notiek, kāpēc notiek, kā notiek. Piemēram, kādēļ sievietes parasti izvēlas plastikas ķirurģijas operācijas un kas ir galvenie motivatori, ko visbiežāk pie tevis nāk? Galvenais motivators, protams, ir justies labi savā ķermenī. Un, ja ir kaut kas, kas traucē, vienalga, vai tas ir nācis līdzi jau no agras bērnības, vai tās ir bijušas kaut kāda veida dzīvesveida īpatnības, kas ir izmainījušas ķermeņa vai sejas izskata izmaiņas, vai tā ir bijusi grūtniecība. Šitie jautājumi ir ļoti daudz, kas nosaka, kāpēc ir šis nediskomforts un kāpēc gribās uzlabojumus savā ārējā izskatā. Kurā brīdī tu vari saprast, jāiet pie ķirurga, nevis, teiksim, pie psihoterapeita? Es teiktu, visvienkāršākais veids, kā to saprast, ir brīdī, kad tu paskaties spogulī un pamani kaut ko, kas tev īsti nepatīk. Un tad nākošais ne jau ir tā, ka plastikas ķirurgs uzreiz metīsies virsū ar skalpeli un mēģinās visu izkorģēt. Tā ir rūpīga izpēte, tā ir iepazīšanās ar cilvēku, ar viņa vēlmēm, viņa vajadzībām, viņa medicīnisko situāciju, viņa anatomisko situāciju, un tikai tad mēs nonākam pie A, B vai C risinājumu. Tad tas ceļš no tās domas līdz pašai operācijai nav nemaz tik tāds acu mirklīgs. Tam nevajadzētu būt acu mirklī, ne? Tam jābūt pārdomātam un rūpīgi izplānotam. Ko tu ieteikt sievietei, kur jau gadiem sapņo par pārmaiņām, bet baidās no tāda, varbūt, sabiedrības nosodījuma? Par sarunu ar speciālistu es nedomāju, ka sabiedrība baigi kādu varētu nosodīt. Par pašu lēmumu, tur ir jāsaprot šīs motivācijas, kāpēc cilvēks grib nākt uz operāciju. Un, protams, ir jāizvēlās tāds ķirurgs un tāda operācijas tehnika, lai šis rezultāts nebūtu tik ļoti acīs spīdošs, lai būtu kādam iemesls par to sākt runāt un savu viedokli. Lai tās pārmaiņas nav tik krasas. Lai viņas ir samērīgas pret konkrēto cilvēku, pret konkrēto ķermeni. Un tas ir tas, ko tu viņam iesaki, neatkarīgi no tā, ko viņš pats domā par to? Šīs pacientu vēlmes, viņas var būt dažādas, un arī tehnikas, kā mēs varam tikt pie laba rezultāta, var būt ļoti dažādas. Un ir lietas, kas vienam der un citam nederēs. Savukārt varbūt pacients, kas varbūt ar daudz lielākām izvēles iespējām, ja viņa situācija to pieļauj, mēs arī varam pielāgot savas tehnikas. Paldies tev, Anci! Radio Skonto.